Daudziem mūsdienās ir tie paši jautājumi, kas reiz bija cilvēkiem, tad, kad darbojās Jēzus mācekļi. Toreiz viņiem tika vaicāts: brāļi, ko lai mēs darām? Un Pēters tiem atbildēja: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs paaicinās. Un tie, kas ieticēja, sirds vienkāršībā pārdeva savus īpašumus, apvienojās komunās un dzīvoja lielā sadraudzībā, gaidīdam otrreizējo kunga atgriešanos. Par to lasām apustuļu darbos. Aicinājums dzīvot lūdzoties un pārtiekot no savu roku darba, tas nav tikai kāds vēsturisks fakts. Daudzi gadsimtiem ritot to jūt neatkarīgi no tautības un laika vēsmām. Šodien mēs viesojamies vienā no tādām kopienām, kurā saticībā un savstarpējā mīlestībā dzīvo jauni un veci, ģimenes ar bērniem un Dievam konsekrētie, kopā strādājot, lūdzoties un slavējot Dievu. Beatitude, jeb kalnu svētību kopiena. Dažkārt to dēvē par Vatikāna 2. koncila meitu, jo tajā ir iemiesojies šī koncila vadmotīvs. Aicinājums uz svētumu ir domāts katram, kā priesterim un mūku kārtai piederīgajiem, tā arī ģimenes cilvēkiem, jauniešiem, bērniem, visiem. Šī kopiena ar tās pirmo nosaukumu Lauva no Jūdas cilts un upurētais jērs radās 1973. gada 25. maijā Francijas dienvidos. Tās dibinātāji Žerārs Kroasāns, tagad brālis Efraims, un viņa sieva Žo un Žants Marks un Mirela Hameli bija precēti cilvēki, kur piedzīvoja tik spēcīgu svētā gara pieskārienu, ka turpmāko dzīvi vēlējās dzīvot sadraudzībā ar tādiem pašiem Kristu iemīlējušamies cilvēkiem, patiesā priekā gaidot otrreizējo kunga atnākšanu. Jau pēc gada lūkšanā noformulējās kopienas dzīves regula, un tā centrējās ap 3 klostera dzīvē raksturīgiem principiem – lūkšanu, nabadzību un paklausību. Tā veidojās pēc pirmbaznīcas parauga, vadot savu ikdienu lūkšanā, vienlīdzīgā darba augļu sadalē, savstarpējā kalpošanā un Dievu valstības gaidīšanā. Taču mērķis nebija atdarināt apustuļu laikus, bet gan atbildēt uz mūsdienu pasaulē sapīgajiem jautājumiem. Tādēļ kopiena neticami strauji pieauga, iegūstot arī jaunu nosaukumu – Kalnu svētību kopiena. Tagad tā ir nevien 37 mājas Francijā, bet arī daudz viet citur Eiropā un visā pasaulē. Tā ir savi komunikācijas līdzekļi, tā ir atvērusi slimnīcas, strādā pie mirstošajiem, palīdz vientuļajām mātēm. Beatitudes ir liecība mūsdienu pasaulē, ka ir iespējams būt neliekuļot laimīgam, ja dzīvi apmirdz svētais gars. Mēs esam Dievmātes klosterī Kordā, Francijā, pirmajā kopienas mājā, kur gluži tāpat kā visur citur kopā dzīvo klosterbrāļi un māsas, kā arī ģimenes cilvēki ar bērniem. Brālis Serīns ir viens no daudzajiem, kur dzīve krasi izmainījās pēc tam, kad tā tika Dievu žēlstības izgaismot. Mēs ieklausāmies viņa stāstā. Es atrados melnā cauruma priekšā, tā es redzēju savu dzīvi, kā melnu caurumu, arī pats sevi un citus tādā veidā. Ja tā būtu turpinājies, es izdarītu pašnāvību, vismaz man tā liekas. Tad es aizbraucu uz kādu nelielu māju dienvidos. Tur es atradu 4 evaņģēlijus, kurus sāku lasīt, pilnīgi neko nesaprastams. Taču man sadūrās vārdiem, kurus Jēzus sacīja saviem mācekļiem: neraizējieties par rītdienu. Jūs tēvs, kas ir debesīs, parūpēsies par visu, kas jums vajadzīgs. Neņemiet ceļā līdz otru kurpju pāri, ne arī drēbes.
Šis vārds atsaucās manī, un es sacīju, labi, ja tu patiešām eksistē, man ir tev kas vaicājams. Es to sacīju viņam. Es biju pagriezies uz Dievu pusi. Tā bija lūkšana, lai gan tajā laikā man nebija pat nojausmas, ka tā varētu būt lūkšana. Es vienkārši sacīju, ja tu eksistē, atklājies man, tādēļ, ka vairs nespēju tā turpmāk dzīvot. J'ai simplement dit, si tu existes, bon, bah, maintenant montre-toi parce que j'en peux plus. Pēc tam es vienkārši devos ceļā, basām kājām un bez naudas. Es iepazinu providenci. Šajā ceļā es satiku jaunus cilvēkus, kuri visu laiku bija laimīgi. Un es viņiem vaicāju, kā tas nākas, ka jūs izskatāties tik laimīgi. Un viņi visi man stāstīja par savu personisko pieredzi ar Jēzu un to, kā arī man var būt šīs tiešās un personiskās attiecības ar kungu. Alors, ils m'ont tous dit qu'ils avaient fait une expérience personnelle avec Jésus et que moi-même, je pouvais faire cette expérience directement, je dirais, personnellement avec Jésus. Serīns, tagad brālis Serīns, patiešām piedzīvoja Dieva mīlestību un tagad dzīvo kopienā. Viņa vairs nenomok tumsa, depresijas, ir atnācis pastāvīgs prieks un laimes izjūta. Mēs ieklausāmies arī kopienas dibinātāja brāļa Efraima stāstījumā. Svētais gars pieskārās man un sievai vienlaicīgi. Šī pieredze pilnībā izmainīja manu dzīvi. Tas bija pilnīgs apvērsums. Ko tu izjuti? Emocijas. Pēc šī pārdzīvojuma manī radās vēlme komunicēt ar citiem cilvēkiem. Tā bija pārplūstoša pateicība un slavēšana. Tā arī ir tik liela laimes sajūta, ka tu vēlies dalīties šajā pieredzē ar citiem cilvēkiem. Kalnu svētību kopiena ir piederīga katoļu baznīcai. Tās aicinājums, lūkšana un apustulisks darbs. Tās iekšējā dzīve sakņojas Karmela garīgumā. Dienas centrālais notikums ir Euharistijas svinības. Notiek liturģiskā stundu lūkšanas, laudes, vespers, svēto rakstu lasīšana un kontemplācija, klusā lūkšana visvētākā sakramenta priekšā, kā arī rožkrons Dievmātes godam. Un pasaules acīs tas laikam ir visdīvainākais, ka veltot tik daudz laika sarunai ar Dievu, ir iespējams raiti, harmoniski un intensīvi strādāt. Beatiķūds ir harizmātiska kopiena, un tās pamatuzdevumi vislabāk ar 113. psalmu vārdiem izsaka brālis Efraims, cik jauki un mīļi, kad brāļi dzīvo vienprātībā. Jā, kalnu svētību kopienas galvenā harizma ir dzīvot savstarpējā mīlestībā. Tas nozīmē evaņģēlī garā, jo Jēzus Kristus jaunais bauslis, viņa pavēle ir mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Nebīstieties! Lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakni ir uzvarējis, tā lasām svētajos rakstos. Un ja Kristus ir augšām cēlies, tad viņš ir uzvarētājs, un mūžīgā dzīve sākas jau šeit virs zemes. Mēs vēlamies veidot debesu valstību virs zemes, cik tas mūsu spēkos. Lūk, kādēļ liturģija un sakramenti ir tik svarīgi. Arī mūsu dzīves skaistums tās vienkāršībā, baltās liturģiskās drēbes, skaistie svētki, dzīve sadraudzībā un brālībā ir iespēja mācīties žēlsirdību, to pašu žēlsirdību, kurā dalīsimies debesīs. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants. Katram kopienas loceklim ir savi pienākumi, darbs, kas tiek darīts mīlestībā kopienas labā un mīlestībā uz Dievu. Te ir ierasts pateikties Dievam kopā ar visvētāko jaunau Mariju par katru dāvanu, ko ikdienas saņemam no kunga rokām. Bet kā savu aicinājumu kopienā izdzīvo ģimenes cilvēki, par to stāsta viņi paši. Mana mamma dzied kopienā. Labi, bet tētis, viņš strādā par dārznieku. Vai vecākiem iestājoties kopienā arī bērni kļūst par tās locekļiem?
Nē, viņi nav kopienas locekļi. Viņi vienkārši ir mūsu bērni. Vēlāk viņi paši izlems, ko vēlēsies darīt, bet pašlaik viņi ir tikai mūsu bērni. Bet viņi taču dzīvo kā kopienas locekļi. Tas gan. Kas attiec uz mūsu bērnu nākotni, tie neesam mēs, kas viņu vietā darīs izvēli. Kopā ar kopienu mēs gatavojam viņus tai nākotnē, ko viņi izvēlēsies. Bērni mācās tuvākā ciema skolā, un tur viņiem ir draugi, tā kā viņi nav nošķirti no ārpasaules. Bērni redz, kā mēs izdzīvojam savu ticības dzīvi. Tas viņiem ir vissvarīgākais. Un pat ja notiktu tā, ka viņi izvēlētos staigāt pasaules ceļus, es ticu, ka viņu sirdīs ir iesēta ticības sēkla, kas tikpat kādu dienu uzdīgs. Tāda ir mana cerība. Kopienā dzīvojošie, ieskaitot bērnus, ir aicināti izkopt katrs savus talantus un izpaust savu ticību ar mākslas, mūzikas vai dejas starpniecību. Īpaši kalnu svētību kopienas harizma un uzdevums ir lūgties par Izraēlu tautu, kā arī atklāt ebreju kultūras saknes kristietībā, iepazīt biblisko pielūgsmu tieši tās kontekstā, un, kā zināms, vecajā derībā Dievs tika slavēts gan ar psalmiem, himnām, mūzikas instrumentiem, gan vijīgām dejām. Dejām Dieva godam, atdodot mūsdienās pazaudēto cieņu cilvēku ķermenim, kas tādā veidā caur slavēšanu tiek upurēts Dievam. Un tagad uz brīdi mēs pārceļamies laikā un telpā un atrodamies arī kalnu svētību kopienā, tikai ne Francijā, bet Medžugorjē, un lūkojamies, kā savu prieku un pateicību Dievam pauž te dzīvojošie kopienas locekļi. Beatiķūda kopienai ir īpaša mīlestība pret tautu, kurā piedzimt izvēlējās Dieva dēls. Varbūt tādēļ šeit tiek ievērot un svinēta ne tikai svētdiena, Jēzus Kristus augšām celšanās diena, bet arī sabats, kunga atdusas diena. Kādēļ tā? Par to vaicājām Medžugoras kopienas vācu mājas priorei māsai Elizabetei. Der Schabbat ist der 7. Tag, wo Gott ausgeruht hat von all seinen Werken. 6 Tage hat geschaffen, die Welt, und dann hat den 7. Tag geruht, wo die ganze Schöpfung geruht hat, wo den Menschen Sabats ir 7. diena, kad Dievs atpūtās no saviem darbiem. 6 dienās viņš radīja pasauli, bet 7. atpūtās, un līdz ar viņu visa radība. Tādēļ cilvēks tiek ielūgts ieiet šajā mierā, atpūsties Dievā. Mums ir arī 8. diena, augšām celšanās diena, misijas laiks, kad tiekam sūtīti nest prieka vēsti citiem cilvēkiem. Bet judaismā sabats, šī ir miera diena. Tas ir mazs fragmentiņš no debesīm, kur viss ir tik skaists, viss ir prieks, viss ir miers, tas, kas mūs gaida mūžībā. Ein kleines Stück vom Himmel, wo alles schön sein soll, alles gut schmecken soll, die Sinne sich erfreuen sollen, weil einfach der Schabbat das Abbild ist von dieser Ruhe, diese Freude, die uns erwartet im Himmel. Izraēla tautai Dievs ir devis sabata ievērošanas bausli. Cilvēks ir tāds, ka viņš strādā un nespēja apstāties, lai atpūstos Dievā. Mēs kā kristieši drīkstam smelt no bibliskajiem avotiem. Sabatu sākam svinēt piekdienas vakarā, tik līdz sāks atumst. Tad, sanākuši kopā pie galda, visu saliekam Dievu rokās. Pateicamies par to, kas noticis iepriekšējā nedēļā, lasām Dieva vārdu. Merci pour tous les textes que tu nous donnes en ce moment. Merci parce que ta parole est vraiment une nourriture pour nos âmes. Oui, merci Seigneur pour ce jour. Amen.
Pfingsten nicht unbedingt ein Tag, wo man sich ausruht und alleine sich zurückzieht. Ja mēs laiskotos sabatā, tam nebūtu nekādas vērtības. Tas nav miers, kurā nekā nav. Miers ir dvēseles laiks kopā ar Dievu. Ja cilvēkam nebūtu dots šis sabata ievērošanas bauslis, viņš strādātu nerimstoši un aizmirstu Dievu. Jēzus taču saka, sabats ir cilvēkam, nevis cilvēks sabatam. Jēzus atklāja sabata vērtību, kā dāvanu cilvēkam, kas ir radīts pēc Dieva līdzības. Un mums, kā kristiešiem, ir arī nākošā augšām celšanās, misiju diena, kad dodamies pie citiem cilvēkiem. Šīs dienas centrs ir Euharistija, kurā, ņemot dalību, varam doties un izpildīt mums kungu uzticēto mantojumu, ejiet un sludiniet visām tautām. Tas mums ir Dievu uzticēts. Jūdiem tika dots likums, un tā ir izredzētība. Arī Jēzus ievēroja sabatu, nomira piekdienā, iestājoties sabatam iegāja šajā mierā, gulēja kapā un 3. dienā augšām cēlās. Un parādoties vispirms Marijai Magdalēnai, viņš sacīja, ej un pasludini mācekļiem, es esmu augšām cēlies un gaidīšu viņus Galilejā. Vaicājām māsai Elizabetei, kas ir kopienas pats centrs, no kura tās locekļi smeļ savu spēju būt šajās mīlestības attiecībās. Unser Gründer Ephraim sagte mal, und selbst wenn Mūsu dibinātājs brālis Efraims sacīja, es esmu gatavs visu dzīvi pavadīt lūkšanā visvētākā sakramenta priekšā. Centrs, tā ir lūkšana, adorācija. Katrs no mums vismaz stundu dienā pavada visvētākā sakramenta priekšā. Tā nav nekāda cilvēciska akcija, un tai nav arī tādai jābūt. Mēs mācāmies arvien vairāk ieklausīties svētā gara balsī mūsos, arvien vairāk būt atvērtiem viņam, kur Dievs grib mums dāvināt, lai mēs arvien vairāk ieiet lūkšanā un mīlestībā uz Dievu. Kā arī Dievmāte mums saka, lai mēs Dievu liktu pirmajā vietā. Stellt Gott an den ersten Platz. Ah non, on apprend toutes les danses. Mēs atvadāmies no šiem neviltot laimīgajiem cilvēkiem Medžugorjē un atkal pārceļamies uz Franciju. Un arī šeit ielūkojamies sabata svinēšanā.
Taču dzīve nav svētki vien. Lielākoties tā ir ikdiena ar visiem tai līdz nākošajiem darbiem. Trauku mazgāšana, tīrīšanas darbiem, drēbju mazgāšana. Kopienā dzīvojošie šos darbus veic ar prieku un lūdzoties. Darbs mīs ar lūkšanām, tādējādi darāmais veids ātrāk un arī ticības dzīve pieaug. Jēzus no mums vēlas, lai viss, ko mēs darām, būtu mīlestībā veltīts viņam un darīts pazemībā. Kalna svētība kopienā brāļi un māsas lūdzas viens par otru un par katru, kam ir kāda vajadzība. Un saskaņā ar Jēzus vārdiem, kur 2 vai 3 ir pulcējušies manā vārdā, tur es esmu klāt, te tiek piedzīvotas reālas fiziskas un garīgas dziedināšanas, kunga spēkā. Jā, kungs, mēs patiesi tevi slavējam par to mieru, kas ienāk mūsu sirdīs. Mēs tev pateicamies par 44-gadīgo sievieti, kur pēdējo gadu laikā, kopš vīrs to atstāja, ir nemitīgi bijusi baiļu varā. Un šovakar tu dāvā viņai mieru, tu atjauno mieru viņas sirdī. Tu dziedini visas sāpes viņas dvēselē, kungs, slava tev. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Kalnu svētība kopiena vēlas liecināt pasaulē, ka mīlestības civilizācija ir iespējama. Kāds ir sacījis, pasaulē šodien svētie ir vairāk vajadzīgi nekā svēto sacītie vārdi. Vatikāna 2. koncils aicina katru cilvēku tiekties uz svētumu, bet svētums nav iespējams bez lūkšanas, bez atgriešanās un brālības, bez patiesas sirds nabadzības. Ja mēs nelūgtos, tad nespētu dzīvot kopā. Mēs nekad savā spēkā nespētu sadzīvot. Ja mēs nelūgtos, tad nebūtu neviena apostulāta. Mēs dzīvojam lieldienu laikā, vasarsvētku gaidās, un šī atkal ir īpaši vasarsvētki, jo Eiropas ticīgie, sākot ar debesbraukšanas dienu, iesaistīsies lūkšana ķēdē, 9 dienu lūkšanā, novennā uz svēto garu par mūsu kontinenta garīgo atjaunotni un kristiešu vienotību. Un lai arī mūsu šodien uzrunā pāvesta Jāņa Pāvila II vārdi, palīdziet iedzīvināt vasarsvētku kultūru, ar dedzīgu neatlaidību, nekad nepagurstot, lūdzoties. Nāc, svētais gars, nāc!